Sveicināti, labdien, visi cienījamie klātesošie, gan mūsu šīs dienas sarunas dalībnieki, gan tie, kas ir ieradušies, lai būtu šajā sarunā klāt un dzirdētu, par ko mēs runāsim. Mans dīvainais izskats ir saistīts tieši ar to, kad notiek ieraksts. Visu mēs dzirdēsim, viss būs pieejams un saglabāts vēsturē, kas, protams, ir ļoti svarīgi, jo šodien mēs runāsim gan par vēsturi, gan par mūsdienām. Vēsture mums ir riņķī apkārt, ieskaitot arī joprojām līdz 25. maijam apskatāmo izstādi par Latvijas Arhitektu Savienības dāvinājumu Latvijas Nacionālajai bibliotekai, ieskatu tajās bagātībās vairāku tūkstošu sējumu apjomā, kādas ir nokļuvušas Nacionālās bibliotekas krājumā un tagad būs pieejamas plašākai publikai, gan pētniekiem, gan interesantiem. Bet mūsu šīs dienas saruna būs par arhitektūras izdevējiem un to, kā notiek arhitektūras izdevēja darbība mūsdienu Latvijā. Un man ir liels prieks stādīt priekšā auditorijai mūsu šīs dienas sarunas dalībniekus. Virzienā pa kreisi no manis arhitekte Elīna Lībiete, Venēcijas arhitektūras bienāles Latvijas paviljona kuratore, arhitektu birojas NRJA un projekts FOLD. Cilvēks, kas interesējas par pilsētām, cilvēkiem un to miedarbību. Tā es izlasīju mājaslapā. Jā. Tālāk arhitekts Jānis Lēnieks, žurnāla Latvijas arhitektūra, redaktors, daudzu grāmatu autors par Latvijas arhitektūras vēsturi un par izciliem arhitektiem Latvijas arhitektūras vēsturē, un filozofs Jānis Taurens, konceptuālās domāšanas pārstāvis, kā viņš pats sev pieteica, un arī daudz grāmatu un eseju autors arhitektūras kritikā un arhitektūras procesu izvērtējumā. Un es gribētu sākt mūsu šīs dienas sarunu. Mikrofons varam mierīgi jau padot tālāk. Tie ir ieslēgti un darbojas. Es gribētu sākt mūsu šīs dienas sarunu tieši ar teorētisko daļu, proti ar jautājumu, kāda ir arhitektūras teorijas vieta tajā izdevuma klāstā, kāds mums šodien Latvijā ir pieejams. Kā jums šķiet, un tas jautājums ir, protams, visiem klātesošajiem sarunas dalībniekiem arī adresēts. Kā jums šķiet, kas notiek ar arhitektūras teoriju, arhitektūras izdevēja darbībā? Kāda ir tās vieta, loma, kāda varētu būt auditorija, kam ir domāti latviski publicētie darbi par arhitektūras teoriju? Labi, es tad sākšu ar to vispārīgāko. Domājot par šīs dienas sanāksmi, es atcerējos Hela Fostera darbu Design and Crime, kas ir tāda skaidra atsauce uz Adolfa Loosa pagājušā gadsimta sākumā publicēto polemisko ornaments un noziegums. Dizains un noziegums varētu to tulkot, lai arī dizaina angļu valodā, protams, ir plašāk un mazliet cita nozīme, kā mēs lietojam latviski, bet šī gadījumā tas darētu. Tie ir agrāk publicēti raksti, 2001. gadā lielākoties, 2002. gadā iznāk grāmata, 2003. gadā paperback, mīkstos vākos, kas tad ir pieejama plašākai publikai, izdevniecība Verso, kas ir bijusi New Left Review, tātad kreis orientēta, radikāli, arī filozofisku un teorētisku darbu izdevniecību. Un Hels Fosters, kas plašāk pazīstams kā mākslas kritiķis un teorētiķis, to pirmo daļu veltā arhitektūrai, ne par velti arī tad šis nosaukums. Un otrajā daļā ir par mākslas kritiku. Mākslas kritiķis in extremis, tādā galējā domāt iznīcības robežā. Lūk, saliekot kopā, man liekas, ka laika mums nav daudz, bet ja paņemam vienu piemēru Franka Gērija, kurš vēl ar vienu dzīves, 95 gadi laikam, slavens arhitekts, bet 78. 9. gadā, kad viņš pārbūvēja šo veco mājiņu Santa Monikā un sev par privātu māju, kas pēc tam ir ieguvusi gana plašu tādu teorētisku refleksiju, mēs varam teikt. Frederiks Džeimsons sāk savu pavērsienu no kreisi orientēta literatūra kritiķu uz plašāk kultūras teorētiķu un postmodernisma jēdziena. Tādu teorētiķi, un tad viņam arī sauc šis 84. gada raksts
postmodernisms vai vēlīnā kapitālisma kultūras loģika. Pēc tam šis raksts dod nosaukumu grāmatai, kas jau iznāk 91. gadā, un tur 1. nodaļā viņš runā par šo Frenka Gērija māju. To domu pārstāsta vienā no postmodernās valodas izdevumiem Čārls Čengs, un par šo māju runā Hels Fosters, un gan interesanti analizē to Frenka Gērija ceļu, un kā viņš pats saka, no Losandželos arhitekta pār starptautiski tādu atpazīstamu dizaineri. Un dizains un noziegums, ja tas ir arī tāda kritika. Un mēs varam teikt, arhitektūras kritikas tā kā aprakstīt vienu māju, tur kāds uzbūvējs un uzrakst recensiju. Mēs redzam, ka viņi strādā, lai arī tādā Ziemeļamerikas, Rietuma Eiropas tajā anglo fonajā literatūrā, bet viņi strādā kā tāds, vispār kultūras, ekonomikas, politikas, kritikas un plašāks apjēgsmes instruments. Un līdz ar to tai arhitektūras kritikai ir arī tāda, milzīgs jaudas potenciāls. Līdz ar to, mēs tad vienmēr varam domāt, kā tas ir. Un, protams, tas otrs, viņa analīze, kas ir interesanti par mākslas kritiku, viņš balstās uz tādu speciālu pētījumu par Art Forum 60. gados, šo spožo izdevumu, un viņš sāka tādu frāzi, kad mākslas kritiķis ir tā kā iznīcis vai miris, bet tas būtu gadsimta sākums. Bet, mēs varam teikt, viņš iezīmē to procesu, kā no Art Forum mēs pārējām uz Oktoberu, no šī te, varbūt formālismu balstītā žurnālu uz tādu teorētiski balstītu, akadēmiskāku izdevumu. Art Forum Oktober, tā kā mākslas pasaulē, es domāju, visiem ļoti labi zinām izdevumu, arhitektu pasaulē varbūt ne ļoti. Oktober, kā es smējos, ļoti sliktas kvalitātes ilustrācijas, ļoti augsts kvalitātes teksts. Bet viņš saka, bet arī tas, arī šeit mēs redzam to panīkumu, jo 80. 90. gadu tajā mākslas institucionālajā procesā iezīmējas tas, ka arvien lielāks lomu spēlē dīleri, spēlē kolekcionāri, spēlē kuratori, kuri nav ieinteresēti tur tādā kritikā, vēl mazāk teorētiski analīzē, un pat tā ir traucējoša. Un līdz ar to, tas viņa nobeigums ir, tāds atvērts jautājums un ar atsauci uz Adorno estētiskās teorijas sākumu, kurš 69. gada manuskripts, kas 70. gadā pēc viņa nāves iznāk, pēc Adorno, tas, kas saistīts ar mākslu, no tā nekas vairs nav nec acīm redzams, nec pašsaprotams. Un tad mēs varam domāt, kā ir šodienas tai arhitektūras pasaulē, kas ir vai nav ieinteresēti šajā kritikā, un varbūt tā ir traucējoša, un teorētiska analīze varbūt vēl vairāk traucējoša. Un tie, protams, būtu tādi pamudinoši jautājumi, un es varētu dot vārdu pāriem runātājiem, un mēs varētu no tādas mazliet vispārīgākām jautājumiem toties arī mūsu Latvijas situācijai. Konkrētākām lietām, jā. Kāds jūsu iespējas? Latvijā tas ir savādāk, jo es domāju, mums ir vairāk arhitekti izglītojušies kā praktiķi. Viņi ir uzprojektēti māju, viņam ir būvprogramma, ir mācīts, kādai mājai jāizskatās, un faktiski tāda teorētiski raksti ir salīdzinoši maz. 20. gados iznāk Laubs tā brošūra, ko viņš sacerēja būdās Pirmā pasaules kara laikā Maskvā par formu veidi, bet viņš jau ir tad orientēts uz klasiku. Viņam Bauhaus ir galīgi svešs, jo viņš vienkārši nepieņem šo modernismu. Viņš orientējas uz to, ka mums ir jāreproducē vēlreiz tas, kas ir bijis tūkstošiem gadu, ko ir radījuši senie romieši un grieķi. Un arī Kundziņš un Štālbergs, faktiski jau Artūrs fakultāte balstījās uz 3 šiem personībām, bija 3 darbnīcas, katra vadīja savu darbnīcu. Laubs šo klasisko virzienu, Pauls Kundziņš ar tautas celtniecību aizrāvās un nodibināja Brīvdabas muzeju, un arī savās ēkās viņš lietoja slīpus jumtus un teiksim, tādas detaļas, kas bija tautas celtniecības nākušas, un Štālbergs bija vienīgais modernists, kas vismaz zināja, kas ir Bauhaus. Bet savukārt arī izstādē redzams. Jā, bet redzi, viņš faktiski ir vājākais publicists, jo viņam ir ļoti maz publikāciju.
Un arī viņš ir referātos, viņš faktiski viņš nav uzstājies nekur. Viņš kaut kā ir mācījis students tā diezgan pamatīgi, kā vajag projektēt, bet viņš nav spējis uzrunāt ar plašāku sabiedrību, diemžēl. Un tas vismaz notika diskusijas. Diezgan publikācijas ir ilustrētā žurnālā šīs tās, ja, piemēram, tur ir viena tāda studenta bildīte, kur ir Vecrīga augstceltnī tāda ieliktā, Ziniet, žurnālistiem vienmēr patīk kaut ko tādu traku publicēt, lai paskatās tā publika, kas tad fotomontāža, jā. Un tad ir arī atpūtā kaut kas, bet respektīvi tas ir ļoti maz. Jo profesionāls izdevums sākās tikai 38. gadā, kad tāpat finansēm īsti nav skaidrs. Man tāda sajūta, ka Ulmaņa režīms vienkārši iedeva arhitektu biedrībai naudu, ka mums vajag publikāciju, kur mēs varētu pateikt, ko tā Latvija sevi īsti būvē. Te, protams, arī ir Ulmaņa ievadvārdi pirmajā Artūras būrtnīcā, un tad viņš iznāk, protams, šis uzdevums līdz 40. gada jūlijam. Arī pēdējā numurā ir tāda, teiksim, glaimojoša, bet tāda izpausme, tāda pozitīva, ka tagad varbūt jaunais režīms mums iedos jaunus spēkus, ja? Protams, tas viss ir jūlijā arī pēdējais numurs iznāk, un ar to viss beidzās. Un faktiski pēc tam 50 okupācijas gados nav jau mums žurnāla. Jo ir arhitektūra SSR, ir Stiķelnē gazeta, tie divi vadošie PSRS izdevumi, kur patu republika ir kaut kas epizodiski, ir uzdevums republikai, sagatavojiet, ja, kas jums tur smuks uzbūvēts, ja, viss. Tas ir tāds atskaitē, kā saka, ķeksīšu pasākums. Protams, visu, ko uzzināt, kas Kirgistānā, kas Taģikistānā, kas ir Baltijas republikās. Baltijas republikās, teiksim, Igauniem ir Kunstja kodu, tāds žurnāls dizains vairāk tur, protams, ir, bet tas ir tāds, protams, Somi inspirēts labs. Un Latvijā tad ko, 59. gadā tad žurnāls Māksla tika nodibināts, kur bija arī arhitektūra, katrā žurnālā bija kāds materiāls par Latviju, par padomu republikām, arī par ārzemēm. Un ilgs gads bija Miks Savisko bija redaktors, ja. Ļoti gudrs cilvēks, ne tikai kino vien, bet arī arhitektūrā orientējās. Viņa māsa bija arhitekti, Vēra Savisko. Un, protams, literatūra māksla nodibināja 45. gadā. Tur arī epizodiski parādās pat diskutabli jautājumi, ko tur darīt Vecrīgā un tā. Un, respektīvi, arī, teiksim, dažkārt tādās avīzēs, ka padomu jaunatne, tur bija žurnālisti, Lekmus, kas bija tur vienu brīdi, respektīvi, kas uzdeva ar tiem jautājumus un publicēja ēku apskats, tā jau gluži nav, ka nebūtu, bet, protams, tāds profesionāls iznāca 2 gadus vai 3, 70 gadu beigās, 80 sākumā, žurnāls ACD, Artur celtniecība dizains. Tas bija faktiski Rubīna celtniecības komitejas priekšsēdētāja inspirēts. Bet viņš bija tāds diktators, viņš ar to Elmāru Starpinu, redaktoru, tā sakasījās, viņš aiztaisīja cietpaklau. Redaktors man neklausa, beidzām. Bet tur tomēr tā bija tāda vieta, kur man liekas tāds kāds 4 reizes gadā, tur bija informācija par to, kas ir uzprojektēts, kas nav uzbūvēts, kas ir uzbūvēts. Interesants izdevums, bet tas bija kāds 2,5 gadus, un to arī uzbeidzās. Līdz ar to, faktiski 90. gadu sākumā, parādījās, es aizmirsu uzvārdu, viens vācu izdevējs, kas komerciāli, viņš faktiski sāka telefonu grāmatu izdošanu. Un tā viņš izdomāja paklauk, jums te nav tur žurnāls. Es viņu nodibināšu. Tad man uzaicināja par redaktoru, un tad mēs arī 95. gadā iznāca pirmais žurnāls Latvijas arhitektūra, vidi interieru dizains. Tad tur tā gāja, protams, atkarīgs tas bija no reklāma, respektīvi ir reklāmas, tad arī žurnālam ir ienākumi, tad viņš arī var tikt publicēts. Un tad 90. gadu beigās tur izdevējam bija kaut kādas komerciālas problēmas, un tad bija parādījās jauns izdevējs Rudzīnskis, kas teica, paklau, vajadzētu dibināt, mums aiziet no tā vācieši dibināt pašiem savu izdevniecību. Un arī šodien iznāk izdevniecībā Lilits, iznāk Latvijas arhitektūra, bet ir jāmaina nosaukums, jo mēs aizgājām izdevējus, neļaut aiziet ar to pašu nosaukumu. Un tad es gribēju reģistrēt žurnālu Latvijas arhitektūra. Man teica, nē, tādi jau ir reģistrējis viens arhitekts, viņš gan neiznāk. Bet, ir reģistrēts. Tas izdomāja paklaut. Paņemsim to pašu arhitektūru, kas ir iznākusi pirms 2. pasaules kara. Tā mēs starpības ar arhitektūru un arhitektūru. Mēs reģistrējam žurnālu Latvijas arhitektūra. Mums, paldies Dievam, arī joprojām ir Latvijas arhitektūra. Ir pārmetis akadēmisks rastiņš, bet tas taču ir pareizrakstības jautājums.
ir vai tas CH vai nav tas CH, galbūt tas galvenais ir saturs, vai ne? Nu, tā arī ir tradīcija gal galā. Jā, protams, paldies. Protams, jā. Elīna, kā jums? Es tev, Jāni, nedaudz paoponēšu par okupācijas laika nēsošo teoriju. Es esmu liels fans tādam brīnišķīgam izdevumam, kas saucās Artshitekts. Es domāju par Latvijas arhitektu biedrības trimdā to izdevumu. Man liekas, ka viņš ir aizmirsts, nenovērtēts un būtu varbūt vērts uz to paskatīties. Vienmēr sakot, tas ir trimdas Latvijas arhitektu izdevums, kas iznāca no 50. līdz 93. gadam. Un no vienas puses tā ir tā kā ļoti forša vēstures liecība par to, kā tie ārzemju latvieši izklīda pa svešumu, ko viņi tur būvēja. Ik pa brīdim parādās kāds teorijas raksts, viņi sako līdzi tur rietumu un ASV tendencēm. Bet kas man tajā izdevumā liekas visinteresantākais ir tas, ka viņi esot tur Zviedrijā, ASV vai kur katrs no viņiem ir bijis, tomēr sako līdzi arī tam, kas notiek Latvijas arhitektūrā, okupētajā Latvijā. Un, protams, ka ir teiksim, tevis iepriekš pieminētie kaut kādi tie okupētās Latvijas izdevumi bijuši, vai arī tur okupētās Latvijas Savienība arī ir izdevusi apkārtrakstu, kurā it kā parādās kaut kāda chronoloģija par to, kas valstī un Rīgā notiek. Bet ja tos abus izdevumus kaut kā salīdzina vienu otram blakus, tā ir kā diena pret nakti. Un es to nesaku tā kā ar domu noniecināt tos lokālos izdevumus, jo tie ir sarežģīti apstākļi, kuros strādāt, un tas viss ir saprotams. Bet tam mazajam, ļoti mazā budžeta ārzemju izdevumam kaut kā bija iespēja aiz dzelzs priekškara ar tādu diezgan skaidru skatu paskatīties, kas tad pie mums notiek. Viņiem nebija jābaidās no cenzūras, viņiem nebija, tur jāiekļauj kaut kādi mistiski 5-gadas plāni. Kas man liekas īpaši forši ir tas, ka es jūtu, ka viņiem arī nav bail no saviem kolēģiem kritizēt. Un tā kā tie viņu raksti bieži vien ir ārkārtīgi kritiski par to, kas notiek Rīgā. Viņi tur, teiksim, kritizē arhitektūras fakultātes slēgšanu, tur izšķidā, cik šausmīgi slikti ir jaunie diplomdarbi, piemēram. Vai tur satraucās par to, ko nozīmē kolhozu ieviešana Latvijas pilsētām vai ciemiem. Vai satraucās par tipveida apbūvi, vai satraucās par to, ka Rīgu attīst un apbūvē bez kaut kāda plāna patiesībā, vienkārši tādā diezgan haotiskā veidā. Tajā pašā laikā, tad, kad viņi redz, ka kaut kas labs ir uzbūvēts, un man nav jausmas patiesībā, kā viņi tā kā īstu informāciju ir ieguvuši, kaut kādi informācijas aģenti viņiem acīm redzot ir bijuši, bet viņi arī izceļ tos pozitīvos piemērus. Un kopumā man šķiet, ka tas žurnāls vai avīze aizpilda to okupācijas perioda robu, kur brīvi no propagandas kaut kādām važām viņi ir spējuši dot to savu skatījumu, to, kas notiek. Un, jā, tas ir mazs izdevums, vizuāli ļoti nekāds. Viņiem ir bijušas tur mūžīgas finansiālas problēmas. Viņš nav iznācis ļoti regulāri, bet vismaz reizi gadā. Un tu, Jāni, laikam arī palīdzēji sastādīt viņu pēdējo numuru 93. gadā. Bet jebkurā gadījumā man šķiet, ka tie veidotāji Roberts Leksdiņš un Pauls Kundziņš ir izdarījuši ļoti svētīgu darbu uz tādas pašiniciatīvas bāzes. Tā ir pilnīga pašizdevniecība, bet tas ir ļoti vērtīgs tāds vēstures artefakts. Bet mēs esam bišķiņi novirzījušies no tēmas. Jā, mēs iegājām otrajā jautājumā, bet tas viss ir, mēs redzam, ka tas viss ir ļoti saistīts. Tas ir Latvijas arhitektu biedrības izdevums. Un biedrība 40. gadu beigās izdomāja, ka vajadzētu izdot. Sākumā bija tāda pavisam maziņa brošūriņa, ko Vācijā izdeva, kādas 6 numuriņas, un tad Roberts Leksdiņš bija tas redaktors, un viņš līdz viņa nāvei 80. beigās, viņš Zviedrijā sēdēja pie tā redaktora galda un vāca materiālus, bet lieta tāda redz, ka
mums Latvijā, vispār 70. gados es nezināju neko. Un tad 80. es kaut ko uzzināju, tad, faktiski bija ļoti maz ietekmi, jo Latvijā neviens arhitekts, pārsvarā, kāds tur izdevums latviešiem. Mēs gājām uz bibliotekām, Japan Architect Review, respektīvi bija iespēja, kaut kāda duci, ko Padomu valsts zinātnes tehniskā bibliotekā bija pasūtījusi. Tu varēji iepazīties ar ārzemju arhitektu, un, teiksim, Ģēlis tur sēdēja vakaros, kamēr viņa kundze spēlēja teātri nacionālo. Viņš sēdēja bibliotekā, un viņam, teiksim, mūsu muzejā ir viņa kaudzēm. Vienkārši skici uz pauzītes, ja, komentāri. Viņš ir analizējis to, kas ir uzbūvēts pasaulē, un ir daudz ko iemācījies uzbūvēt ģēlus. Vismaz mums ir, protams, arī citi varbūt arī gāja, bet vienkārši mūsu jāmas tikai ģēlus skici no tā, ko viņš skatījies pasaulē. Un tad šis pēdējais bija, ko jau minēja, ka tiešām Andris Rozi, pēdējais, priekšpēdējais droši vien, tas ir priekšsēdētājs Latvijas arhitektu biedrībai, viņi nevarēja vairs izdot. Nebija naudiņas. Un tad viņš atved tos manuskriptus, kas bija Robertam Legziņam sagatavoti. Tad es nezinu, pat es neatceros, kurš izdevējs bija tas, kas Latvijā izdeva to žurnālu. Es nezinu, cik tu dažus simtus aizsūtījām uz Kanādu. Tas bija daudz vairāk nekā kurš no iepriekšējiem metieniem. Protams, jā, tā ir. Un tagad pēc tam viņi izdeva arī tādu arhitektūras mēnešu rakstu, tas tā kā Xeroxa tipa izdevums, kas bija tiešām tur vietējā izplatīšanai, kur cilvēks, Kalifornijā var izzināt, kas noticis Kanādā un tam līdzīgi tāds apskatīšu par viņu praksi. Bet tas jau tagad arī ir beidzies, jo es saprotu, ka, Jā? Tā biedrība, kas ir Amerikā, viņi, protams, ir biedri, kuriem vajag uzzināt, ko kolēģi dara. Tas ir ļoti normāli, jā. Savulaik bija arī tāds izdevums tehnikas apskats, kas trimdā iznāca, un tur pieminēja Elīna to, kā viņi tika pie informācijas par to, kas notiek šeit. Tur tajā tehnikas apskatā arī 50. gados, tieši tajā laikā, kad, teiksim, tā informācijas pieejamība ir iespējami maza, ja vispār, tad tur ir atsaucis, ka, radio pārraidē no Rīgas ir teikts tas un tas, un tad viņi analizē arī tāda veida informāciju. Ja, Es tagad arī atcerējos, ka patiesībā pēc tiem viņu tekstiem, arhitekta tekstiem varēja spriest, ka viņi lasa vietējās avīzes. Jo varēja pasūtīt sākot ar 60. gadiem vai pat 50. gadu beigās. To ir arī citi trimdas autori ir izmantojuši šo iespēju, bet es gribētu vēl vienreiz atgriezties pie tā, ko jau Jānis Taurens aizsāka, runājot par to teorētisko daļu un par to, cik svarīgi ir arhitektūras kritika un arhitektūras teorija un kā tās savā starpā vienotru ietekmē vai ir savstarpēji atkarīgas. Tad tomēr, ja mēs skatītos uz to, kāda ir mērķa auditorija, kam ir adresēta arhitektūras teorija un kritika, mēs varam teikt, protams, ka arhitektūras teorija ir profesijas izglītības sastāvdaļa un profesijas sastāvdaļa pat par sevi, kā ikvienā nozarē, bet kā ir arī ar arhitektūras kritiku, kam tā varētu būt adresēta. Tiem, kuri projektē, tiem, kuri būvē, tiem, kuri maksā par celtniecību vai tiem, kuri dzīvo, lieto arhitektūras rezultāti, ja tā drīkst teikt, tehniski. Visvairāk jau ir tie, kas dzīvo. Vispār tā paskatās procentuāli. Tie, kas projektē un kas būvē, tie ir mazāk no tās auditorijas. Tāpēc es arī domāju, ka faktiski žurnāls tāds populārs, mēs jau nesam zinātnes žurnāls. Populārs žurnāls ir domāts, lai cilvēks, kas vismaz kaut ko grib novērtēt, kas apkārt notiek, vai viņam patīk tā maita vai nepatīk tā vieta, ja, tad viņam vajag palasīt tādas kritikas. Lai es varētu atbildēt uz to jautājumu, man bišķiņ jāpieskarās vispār tādai lietai kā arhitektūras izdevumam Latvijā mūsdienās īsi. Man šķiet, ka ar tādu vēsturisko izpēti pie mums ir diezgan ok. Tā kā mums ir iestrādnes tradīcijas, ir visādi institūciju izdevēji, tur LU, apgāds, mantojuma pārvalde, RTU, lielie izdevēji, kas ik pa brīdim izlaiž ietekmīgas, nopietnas, teiksim, tādas uz vēsturisko izpēti un arhitektūras stiliem, teiksim, tendētas grāmatas. Protams, ka ir daudzi laiki un teiksim, tēmas, kuras vēl būtu jāpēta, bet tā kopumā es teiktu, ka šī nozara ir dzīva. Tad tāda
kategorija kā arhitektūras bilžu grāmata, ko, teiksim, antoloģija vai ko izdod par kādu konkrētu arhitektu vai kāds konkrēts arhitektu birojs izdod par kaut kādā tur savā darbības laikā paveikto. Man šķiet, ka tas ir diezgan mirstošs žanrs, tā vienkāršā iemesla dēļ, ka mums tagad ir Instagrams, ja? Un mēs varam par brīvu, sēžot savā dīvānā, apskatīties visu to pašu, kas ir tajās bilžu grāmatās. Tas joprojām notiek kaut kādā... Jā, protams, tas viss ir, bet tā konkurence ir reāla un es tā nedaudz satraucos, teiksim, par šo žanru. Bet par tādu arhitektūras teoriju, par arhitektūras kritiku, mums ir maz to grāmatu, bet es jūtu to, ka ir pieprasījums, proti, radošā nozare paši arhitektūras profesionāļi un vienkārši plašākā sabiedrība, man liekas, ir diezgan gatava dzirdēt un redzēt kaut kādu arhitektūras domāšanu. Un es pat teiktu, ka ne tikai ir tāds kaut kāds nosacīts pieprasījums, bet ir arī milzīga nepieciešamība pēc vairāk arhitektūras teorijas izdevumiem Latvijā. Protams, rietumos tā kā ar arhitektūras teoriju tur viss iet diezgan uz urā un mēs ar to nevaram konkurēt, bet tieši par lokāliem procesiem. Mums vajag to teoriju gan, lai arhitekti praktiķi varētu labāk projektēt, gan, lai iedzīvotājs labāk saprastu, kas ir laba arhitektūra, gan, lai mēs varētu palēnām mācīt pasūtītāju, kurš pie mums ir galīgi izlaidies un īpaši negrib dzirdēt neko par to, kas ir laba arhitektūra vai laba pilsētvide. Un galu galā viņš vienkārši zina labāk, jo viņš jau neko nav lasījis patiesībā. Gan arī tāpēc, lai mēs varētu kaut kā attīstīt un stiprināt tādu veselīgu diskusiju starp arhitektūras lietotājiem un arhitektūras radītājiem un vienkārši veidot kaut kādu tādu saprātīgāku sabiedrību. Un es domāju, ka tas nav nekāds tāds ārkārtīgi utopisks mērķis, teiksim, tā mana cerība, ka ir vairāk arhitektūras teorijas izdevumu un ka notiek tāda sabiedrības kaut kāda audzināšana vai arī mūsu visu pašu kaut kāda kopīga augšana, jo arhitektūra ir ļoti pieejama nozare plašam cilvēku lokam, plašai auditorijai. Patiesībā tā ir ļoti pateicīga joma, kurā strādāt, lai kaut ko, teiksim, tā nodotu plašākai auditorijai. Teiksim, tā bija arī mums diezgan liela cīņa Birjo NRA izdodot mūsu Venēcijas grāmatas, kuras es gan uzskatu par atsevišķiem objektiem. Viņas īsti nav tādi piedēkļi ekspozīcijām, bet ir grāmatas pašas par sevi, kur tā sajūta mums un arī man personīgi ir, ka arhitektūras teorija nevar palikt tajā akadēmiskajā turnī prom no realitātes, prom no kaut kādas plašākas sabiedrības. Tā ir jābūt dzīvai teorijai, tā kā, kas atbild, ir tāda responsīva, adaptīva un galu galā tāda, ko lasa un par kuru diskutē. Un lai to panāktu, protams, ka ir jāpaiet pretī kāds solītis tam, teiksim tā, lasītājiem no ielas, bet tas ir ļoti viegli izdarāms, jo tas topiks, tā tēma, par ko mēs runājam, būvētā vide, patiesībā, jo visiem ir, diezgan tuva, visiem ir kaut kāds viedoklis par to, kur māja ir laba un kur ir slikta, tāpēc man liekas, ka arhitektūras teorijai ir, katrā ziņā milzīgs potenciāls, un es ceru arī, ka gaiša nākotne. Brīnišķīgi, te pilnīgi aplausi iedarās, lai piepildītos, jā. Jā, es tad turpināšu no tā pēdējā. Man liekas, nevelti, teiksim, arī Frederiks Džeimsons, lai runātu par postmodernismu, izmantoja arhitektūras piemērus, jo, viņi ir lielā mērā uzskatām, un pat viņš tur ielicis dažas ilustrācijas savā grāmatā. Man, protams, interesē pat ne tik daudz nošķirt arhitektūras kritiku no teorijas, bet tā kā angļu valodā tas literary criticism, literatūras kritika un teorija būtu jātulko, un Hjūma traktātā criticism Aldis Laus tulko kā estētika, kuras viņiem piekrīt, lai arī apšauba citus viņu variantus. Tā teorija un kritika saistīta, jo nevar runāt par kaut ko un analizēt vai kritizēt bez tās teorētiskās pozīcijas. Un,
mans tas uzskats tāds, ka fakti nepastāv bez teorijas, tā, protams, ir trivialitāte. Mēs visi ieņemam noteikti filozofisku pozīciju, vairums naivo realismu, mēs ticam apkārtējai pasaulē, bet īpaši par argumentiem nenodarbojamies, tāpēc to varētu saukt par naivo realismu. Mēs nevaram izvairīties. Mēs visi ieņemam noteikti politisku pozīciju. Viena izpausme varētu būt, ka mēs neejam uz vēlēšanām, un sakam, ka man pilnīgi tas neinteresē. Tā ir noteikti pozīcija, kas pārsvarā stiprina status quo. Un tā tālāk. Līdz ar to nav iespējams no tās teorijas izvairīties tādā naivā veidā. Viņi vienmēr darbojas, un tie būs kaut kādi uzskati, kuriem tad nereflektēti tiks sekots. Un skaidrs, ka to var padarīt plašākai arī publikai pieejam. Bet te ir vēl viens tāds aspekts, ka šobrīd jau mēs varam runāt ne tik daudz pat par filozofiju vai tur mākslas, literatūras teoriju, par teoriju vispār. Jo mēs varam teikt, ka tā metodoloģiskā pozīcija saistās ar noteiktām, ja mēs analizējam vai mākslas darbu, vai arhitektūru, vai literatūru, vai kaut ko citu, noteiktām teorijām. Kas varētu būt tāds liels lietusarga termins kritiskās teorijas, kas nāk no Frankfurtas skolas, bet kas būtu postkoloniālā kritika, postkoloniālisms, feminisms, feminists citi Ritterfelskas darbs, un citi, un tur saistīts ar ekoloģiju, ekokritisms un tam līdzīgi. Un viņas ir komplementārs, viņas vienu otru kaut kādā ziņā papildina, un viņas darbojas literatūrā, mēs varam skatīties uz mākslas darbu, vēsturi analizēt, un tā ir skaitā arhitektūru, un līdz ar to, tā vajadzētu būt arī tādai intelektuālai videi, kas nav tā kā, tagad arhitektūra rakstīs savu kritiku, mākslas kritiķi savu, mūzikas kritiķi savu, jo, tās parādības ir saistītas un tie procesi ar savām īpatnībām ir saistīti, un tas teorētiskais instrumentārijas, jēdzieniskais aparāts, viņu izpratne atkal ar modifikācijām, viņa ir kopīga. Kā tam vajadzētu praktiski norisināties un darboties. Protams, tas ir tās jaudas cilvēku jautājums, tas samaksas jautājums. Arī, protams. Kas ar to var nodarboties, tā brīvā laikā, hobijs, tas ir, neviens nedzīvo kā, teiksim, arī, man liekas, mākslas kritiķis tikai no tā. Ja. No savu darbu. Es domāju, ka arī kā arhitektūras kritiķis ne. Tātad, ir vēl kaut kas, un tad ir tā kā tas, cik daudz tam paliek laika. Akadēmiskā vide varētu būt viena tā sfēra, ja tur runājot ar studentiem, mācat, tad jābūt noteiktai teorētiskai. Tai pozīcijai ir tās prasības šobrīd arī taču pēc zinātniskām publikācijām, akadēmiskam personālam un tas zinātniskās iestādes status, un tad saistībā ar to varētu būt, šī pētniecība, lai arī atkal šīs mācību iestādes, viņas jau, tomēr tur ir mums ir mūzikas akadēmija un ir mākslas akadēmija, lai arī, tur arī tādas starpdisciplinārija mēģinājumi ir, un mākslā viss varbūt skaidrāk, tas redzams, ka tur nav nošķīrums, tur mākslinieki ir tā kā zāģējuši mājas uz pusēm, Gordons Mata Clarks, burtiski ar arhitektūru darbojies. Viņi tur izmantojuši mūziku, un ir tikai akustiski darbi, kas it kā nosacīti vizuālās mākslas izstādēs un tā tālāk. Performance un teātris ir laikmetīgās mākslas avangarda, varbūt sākotnē. Tas nošķīrums vairs tā reāli nepastāv vismaz daļā darbu. Viņš pastāv institucionāli un tā tālāk. Kā vajadzētu virzīties, tas varētu nebūt viens izdevums, tas varētu būt visdažādākajās formās, tīri to praktiski man ir grūti pateikt, kā tam es piedar pie tiem, kas lasa un raksta, bet nenodarbojas ar menedžmentu. Bet jūs parādījāt tos virzienus, kā tas varētu attīstīties. Praksē jau tad būs atkarīgi no pašiem autoriem. Kurš kā rakstīt? Es domāju, ka faktiski teorija un kritika tas ir divi dažādas lietas. Teorija tur 1% sabiedrības, viņi saņem par to naudu, viņi pēta, viņi ir zinātnieki, bet ka 5% arhitekti vispār palasa to teoriju, bet 95% vienkārši zīmē, viņi projektē, viņiem ir termiņš, viņiem ir jāuzbūvē, viņiem tas tā var būt. Bet
es kā tā paudze, kas ir pavecāka, ja? Es patiesi domāju, ka Latvijas arhitektūra mēs esam maza valsts. Architecture Review un tādi iznāk digitāli, respektīvi, ir pietiekoši daudz patērētāju, viņi lasa arī digitāli to, ja? Bet mūsu izdevējs, mums tā tirāža neliela, mums papīrā mēs vēl varam izdot, ja? Bet, teiksim, lai mēs varētu pārvērst to par digitālu izdevumu, tas ir pārāk liels ieguldījums. Viņi teica, neies krastā. Līdz ar to jautājums, kas būs pēc 100 gadiem, vai es ceru, ka, protams, digitālais viss resurs arī būs pieejams pēc 100 gadiem, ja? Un es ceru, ka papīrs Nacionālā bibliotekā, es ceru, ka Latvijas arhitektūra, tas eksemplāriņš arī būs pēc 100 gadiem, kāds varēs atšķirt viņu. Ja? Tāpēc mēs te esam, lai tas būtu pēc 100 gadiem. Respektīvi, te ir tas jautājums, vai tā digitāla informācijas apjoms ir tāds, ka tu pat tu šodien nevari visu uzzināt. Tu pašķīrs to goglīti, ja kaut kas, pat tā, lai beidzies Andrejas salā ir konkurss, ja, ir Zaha Hadid vinējis, forši, interesanti, ja, bet tas ir pārāk daudz. Un tad tajā papīra taisītājiem, tiem žurnālistiem, tomēr kaut kāda atbildība jābūt paklau. Tas tā kā nav īstais. Nākotnē tas nebūs interesanti. Tas gan ir vērtīgs, ja to mums vajadzētu publicēt. Bet tā ir tā īsti ikdienas izšķiršanās. Tev jāizšķirās, ko tu gribi publicēt. Papildinot jūs abus, viens, ko tu, Jāni, pieminēji, ir, teiksim, tas arhitektūras vai citu nozaru teorijas izdevniecība, kas ir saistīta ar akadēmisko vidi, un tur ir kaut kāds savs process, kā tas notiek. Bet ir arī tāda lieta, kā tie neatkarīgie domātāji, ja, kas nodarbojas varbūt nevis ar arhitektūras teoriju, bet ar arhitektūras kritiku, vai vispār kaut ko interdisciplināru, ko grūti nosaukt vārdā, kuru, teiksim tā, viņu pienesums ir vērtīgs, bet viņiem kā tādiem individuāliem aģentiem ir jānodarbojas ar pašizdevniecību, lai viņi vispār to varētu dabūt ārā. Un nav tā, ka arhitektam vai kritiķim piemīt spējas, kas ir nepieciešams, lai nodarbotos ar pašizdevniecību. Tā kā, tur bez tāda diezgan nopietna valsts atbalsta un finansiāla atbalsta diezgan sarežģīti to izdarīt, bez tam šāds saturs ir ļoti dārgs. Vienkārši tas nav tā kā tur noprintēt fotogrāfijas, tas ir diezgan laikietilpīgs un resursu ietilpīgs pasākums. Bet par to kaut kādu iespējamo to nākotnes ainu vai tu, Jāni, minēji par kaut kādām tur, digitālajām publikācijām un kā tas viss varētu notikties. Es tagad pašrocīgi sevi iecelšu par jaunākās paudzes pārstāvi un tā. Droši. Man tā sajūta vairāk kā lasītājiem un patērētājiem ir tāda, ka mēs dzīvojam tajā postmodernajā laikmetā un visādas domas un idejas un saturs ir vienkārši izkaisīts pa veselu čupu dažādiem mēdījiem. Katrs tur kaut ko domā, tur kāds ieliek Instagramā kaut kādu postu, kaut kas visu laiku notiek. Un no vienas puses tas rada diezgan lielu konkurenci tādam papīra izdevumam, kas ir nopietns un dārgs, un viņš ir jātaisa un jāpērk un tā tālāk. Es tam vairāk domāju par grāmatu, varbūt ne par publicistiku vai periodiku, kam man šeit varbūt iet labāk, bet par kaut kādu grāmatu. Tā konkurence ir liela, man ir jākonkurē teiksim, tādam Latvijas izdevējam vai Latvijas domātājam ne tikai ar ārzemju autoriem, kuri ir ļoti ražīgi un spējīgi. Mans mīļākais arhitektūras kritiķis Goldbergers, piemēram, tikko izdeva brīnišķīgu grāmatu. Es tā kā izvēlos to lasīt drīzāk, nekā nākt uz bibliotēku un skatīties, ko es varētu izlasīt no, teiksim, vietējās tur kritikas vai vietējiem domātājiem. Tajā pašā laikā ir viss tā digitālā vide, kurā ir gan ārzemju vidē ļoti labs saturs. Tā kā šobrīd YouTube var noskatīties tik augstas kvalitātes video lekcijas par arhitektūru, kāpēc man lasīt to grāmatu kaut kā tajā pašā laikā, teiksim, lokālā līmenī Latvijas mērogā, pie mums lēnāk, bet arī ienāk, teiksim, tas digitālais mēdījis, kaut kāda podkāsta parādās, tur
parādās kaut kāds mistisks YouTube kanāls, kurš veic kaut kādu analīzi par vietējiem pilsētu plānošanas procesiem, un man nav jāsmas, kas ir autors, bet tas saturs ir diezgan ok. Nu, es neteikšu, ka tur super kvalitatīvs, bet viņš ir ok. Nu, tādai plašākai audiencei kvalitatīvs. Nu, un tad ir arī tie sociālie tīkli. Nu, es, piemēram, sakoju Instagramā Artim Zvirgzdiņam. Ja? Nu, viņš ar savu saturu mierīgi varētu izdot grāmatu, bet es viņu visticamāk nepirkšu, jo es viņu jau redzējusi. Nu, tā kā es viņu varbūt viņu nopirktu, lai viņu atbalstītu, jo viņš ir tā kā foršs un tā. Bet, nu, teiksim, tā vajadzība iet man pirkt Arta Zvirgzdiņa grāmatu ir diezgan zema. Kas viss izklausās baigi negatīvi, bet es tagad tūlīt pārmetīšu uz to pozitīvo pusi. Tas viss izklausās, nu, tā bēdīgi, ko tagad darīt ar tām grāmatām, kuram interesē vispār papīrs un tā. Es arī neteiktu, ka jauni cilvēki nelasa grāmatas, viņi lasa. Viņiem vienkārši tā kā, nu, tas process, kā izvēlēties, ko lasīt, ir citādāks nekā tur, piemēram, pirms 30 gadiem, un tā konkurence ir augstāka. Bet papīra izdevumam un tādai, nu, nopietnai grāmatai ir arī savs tāds diezgan liels plus vai kaut kāda tāda, es nezinu, es to redzu kā tādu superspēju vai stipro pusi, ir, ka ar labu spēcīgu kuratoru visus šitos mazos fragmentiņus, ja, ko kāds tur ir izdomājis Instagramā vai YouTube vai kaut kur nopublicējis vai atnācis uz kaut kādu sarunu un kaut ko pateicis un izdomājis. Nu, tā kā tas saturs jau tur gaisā ir, bet labs kurators ar skaidru vīziju var, teiksim, kaut kādā tematiskā kopsakarā savilkt tos postmodernos fragmentus jēgpilnā saturā, ja, kas kā veselums pārsniedz to atsevišķo daļu summu, un tad gan ir, tā kā, manuprāt, liela motivācija tam lasītājiem šādu izdevumu iegādāties, jo viņam pašam, nu, viņš nav spiests, teiksim, tur orientēties tajā mēdīju un informācijas jēgā, kā nevis jēgā, bet jūrā, kāds ir to izdarījis viņa vietā un, teiksim, sastādījis, nu, pieņemsim kaut kādu, nu, tur, zini, antoloģiju, ja, kas ir, es pat neteikšu tekstu, ja tagad es teikšu, kas ir svarīgas domas, ko kāds ir izdomājis par kaut kādu konkrētu tēmu, arhitektūras tur kritikā, piemēram, ja. Un, nu, tas ir tāds izdevniecības žanrs, kam es redzu nākotni, vajadzību, pieprasījumu. Es ceru, ka mums visiem izdosies, un ja jūs tādu grāmatu uztaisīsiet, es viņu pirkšu. Man tev jautājums, Goldbergers par Latviju kaut kur uzrakstījis? Nē. Lūk. Vai ne? Līdz ar to es domāju, ka cilvēks, kas dzīvo Latvijā, kas grib novērtēt, kādā mājā viņš dzīvo, kāda tā jaunā māja uzbūvēt, labi vai slikti, ja? Viņam vajadzētu kaut kādu kritiku, rakstu, publikāciju, nu, kaut kādu žurnālu, kur viņš paskatā, redz, tagad šitā uzbūvēts, tas ir labi, slikti, respektīvi. Bet ja viņam tikai Goldbergers, tikai ārzemes, viņš tā paklāv, bet kā tad mēs dzīvojam, vai tad labi vai slikti, ar to mums ir laba vai slikta? Protams, es pilnīgi piekrītu. Tas ir, nu, tas lokālais konteksts ir ļoti svarīgs, un mums vajag savu. Nu, tā kā mums vajag to savu lietu. Un, nu, daļa no šī procesa notiek Latvijas arhitektūrā, ja? Gan kā tādā, nu, kā chronoloģijas uzturēšanas rīkā, gan arī vietā, kur cilvēki domā par tiem aktuāliem procesiem. Ja? Tā kā, bet es to gribētu redzēt arī, nu, teiksim, jā, arī digitāli. Es to gribētu redzēt digitāli, un es to gribētu redzēt arī, nu, teiksim, kā tādu teorētisku vai uz kritiku ievirzītu izdevumu, kas ir tematisks, ja, un, teiksim, ir iedziļinājies kaut kādā vienā arhitektūras tēmā, un kurators ir izdarījis darbu un uzlasījis visus tos mazos fragmentiņus, kas mums tā kā informācijas telpā mētājas apkārt, un tagad, lūk, mums ir tur. Mēs cenšamies katru žurnālu numuru veltīt kādai tēmai. Tas arī ir ļoti izdevējs saka tā paklaut to teoriju, tur nevajag tik daudz, mums vajag praks, mums vajag to, kur kāds pirks reklāmu klātam rakstam, nu, par to teoriju. Tas vienmēr tā ir tāds, nu, izdevēja prasības un redaktoru atbildi. Protams. Nu, jā. Jānim Tauram ir pieredze ar digitālām es esmu brīvs no tās menedžēšanas un reklāmas problēmas. Līdz ar to es iebilstu, ka
teorija viens un kritika kaut kas cits, es viņus likt kopā. Un, viņi ir būtiski, un viņi ir tādi aizraujoši, mēs runājam tagad par jaunajiem materiālismiem, par daudzskaitlī, par antropocēnu, par to, ka mēs piešķiram aģents ne tikai cilvēkam, ne tikai citām dzīvām būtnēm, bet arī matērijai, un visas tās robežas, ir tādas nosacīti. Nav nemaz tik stingras un pārskatāms, un arhitektūrā tam ir tāda milzīga nozīme, bet tas prasa mazliet mainīt to domāšanu, lai arī visi arhitekti teiks, materiāls tas ir svarīgi, bet tad, kad materiāls ir viens no autoriem, autoru kolektīvā, tas ir kaut kas cits. Bet mēs varam tur ļoti interesanti skatīties un daudz dažādas analīzes gan par metālu, metalurģiju vai mūziku un pūšamiem instrumentiem un kāpēc Berlioza rekviemā tad tur 4 pūtēji orķestri, kā viņš paredzējis no 4 zāles stūriem skan un ka tāda mūzika bija iespējama tikai pateicoties, noteiktam materiālam, noteiktiem instrumentiem un kaut kādā ziņā tas materiāls tur ir līdzautors. No arhitektūras gadījumā, protams, vēl plašāk. Līdz ar to tas autorības jēdziens tā kā uzspridzināts un tad viņš tā kā izplūds un kļūst sarežģītāks. Tur mākslā tur komisija, kas piešķir un spriež par izstāžu, tur politika kaut kādā ziņā piedalās pie izstādes un ietekmē to mākslas darbu saturu, bet tad arhitektūrā tas ir vēl daudz vairāk un kaut kādā ziņā jau mēs visi ar saviem priekšstatiem un to sabiedrisko domu, lai kādi viņi ir ietekmējami to celtni un kaut kādā nelielā daļā esam autori, un nav tur tā viena autorība. Bet tā pati ideja, ka tiešām tās daudzās idejas ir un skaidrs, ka ne tikai akadēmiskā vide un visādi izdevumi vai zīni un mākslas projektveidā vai refleksijas, ja to varētu mēģināt organizēt un uz tā to balstīt, tas būtu interesanti. Un, protams, tur ir vēl viens aspekts, skaidrs, ka postkoloniālā teorija pateikusi, ka šis koloniālisms, viņš turpinās un dažādos veidos, un tas nebija tikai padomju laiks, tā ir mūsu atkarība, tas ir no valodas, no angļu valodas, no lielās mākslas vēstures, kur tur apskata tos galvenos mākslas darbus vai arhitektūras objektus un prioritārā secībā, un mēs varam teikt, tā vēsture ir tāda, ka šeit nevarēja tas būt sākumā, un līdz ar to tas arguments, ka tas ir vēlāk radies mazāk vērtīgs, tur mēs uzskaitam pirmos paraugus un pāri jādarinājumi pasaulē, nav būtiski, ka tas ir jāatmet, tur Piotram Pietrovskim, tur šī horizontālā mākslas vēstures ideja ir, kas mēģina arī to aizstāvēt, līdzīgi tāda arī horizontālā arhitektūras vēsture. Un mēs pilnīgi savādāk varam skatīties uz to, kas varbūt nav aktuāls no tādā pasaules mērogā, bet mēs sakam pilnīgi citādāk no mūsu skatu punkta, tas ir aktuāls, un tas ir bijis, zinām, tāda pretošanās, Azerbaidžan modernity, man homi babas, tas šī frāze patīk, ko es laikam esmu izmantojis daudzkārt, un šis Azerbaidžan modernity, tad arī šaurākā nozīmē ne tikai modernitāte, bet modernisms, un arī tā skaitā kā arhitektūras stils, viņš var dažādi šeit izpausties. Un tur nav mums nec jākautrējas, nec jājūtas atstumtiem un malā esošiem. Tikai jautājums, kā to, varbūt to, kas jau ir, iznest, kaut kā organizēt un visdažādākos veidos, arī tajā materiālā veidā. Protams, ja mēs pieskaramies tiem izdevumiem, es piedaru tai paudzē, kurai patīk grāmatas ar zīmolu atzīmēt, un tas nozīmē noteikti dzīvesveidu, tas nozīmē, ka vajag lielu dzīvokli, kur liktās grāmatas, tas ir tā kā mobilitātes ierobežojums, grāmatas pārkrāmēt un mainīt dzīvesvietu, tas ir, daudz tas ir grūtāk nekā klavieres, kurus tur vienreiz aizstiep, bet grāmatas tur entās kastes. No otras puses mēs varam teikt, tā mobilitāte, uz ko spiež mūsdienas, tagad viņi arī tādā krīzes stāvoklī, ko parādīja Covid, ko parāda tas, ka lidmašīnas, kaitīgs transporta līdzeklis, Rail Baltica to nav mums. Un mēs redzam, ka tie arī tādi ļoti saistīti īstenībā jēdzieni, un ka pat tāda vienkārši izvēle, man patīk papīra grāmatas, kādam digitālās, un viss, es tur grāmatas, bet viņš lasa kaut kādu grāmatu, ka tas ir saistīts ar daudz ko citu, tā skaitā ar ekoloģiju un planētas stāvokli. Un
ja tas ir saistīts, mēs varam teikt, tad arhitektūra vēl vairāk. Un tāda pilsēta, kas ir kaut kas cits nekā arhitektūra, vēl sarežģītāks organisms, vēl vairāk. Un man liekas, ka tie ir jautājumi, kas kaut kādā ziņā skar visus un arī interesētu. Tie arī tai teorijai, tas ir kā to pasniedz, bet viņai, man liekas, viņa varētu būt tāda, kas aizskar cilvēku un interesē viņus. Jo ir jau vēl viens, vienmēr tiek izveidots tāds lasītāju vai iespējamā interesanta, tāds tēls, kas ir kaut kāds piezēmēts, viņš jau to nelasīs, vai viņu tas neinteresēs, vai viņš to nesapratīs, viņam tas par sarežģīti. Ja? Man liekas, ka, īstenībā cilvēki daudzveidīgāki, arī gudrāki, protams, arī nelietīgāki un tā tālāk, jā, bet, viņi dažādi. Man ienāca prātā tieši klausoties to, ko Jānis Taurens stāsta, un arī kontekstā ar to, ka mēs jau vairāk kārt pieminējām postmodernismu un starpdisciplinaritāti un tādas lietas. Ir mums arī viens piemērs, un atgriežoties pie izdevēja darbības, varbūt ir vērts atjaunot tā, kā tika atjaunota Latvijas arhitektūra. Bija tāds projekts savulaik Aptuvenās mākslas aģentūra, kas bija saistīts ar klātesošiem labi zināmu personību ar Hardiju Lediņu, ja, kurš bija gan savā ziņā gan teorētiķis, gan multimākslinieks, gan ar performancēm nodarbojās. Galā arhitekts, viņam tas kreisā kastas siluets ir daudz labāks par to, kas tur tagad ir uzticams. Teiksim, to mēs ņemam vērā. Un kaut arī metro projekts, tas padomu laika Rīgā, protams, netika īstenots, bet viņam tur bija... Es domāju, biblioteku šeit. Bet... Es sapratu, jā. Āgenskalna līča, teiksim, jā. Kaut gan atvērsim 85. gada grāmatu ar nosaukumu arhitektūru un dizains, un tur mēs ieraudzīsim 70. gadu idejas, ja, par augstceltnēm apkārt Āgenskalna līcim, kur blakus preses namam ir izaugušas kaut kas ļoti līdzīgs tam, kas tur tagad aug. Protams, bet redziet, tur aug un atkal ir apturēta būvniecība. Pastīties, kas ir jaunais centrs Viļņā. Mēs zinām, grupa, otrā upes krastā, pretī vecpilsētai, arī Tallinā. Mēs skatāmies no vecās pilsētas, kur ir jaunais centrs, aklai koncentrācija, augstceltnīca, ja. Kur Rīgā ir jaunais centrs, es īsti neredzu, kur viņš ir. Ir atsevišķi izmētāts kaut kur augstceltnes, bet tāda situācija, tas nozīmē, ka kaut kāda politiskā situācija Latvijā, ja mēs nevaram vienoties, tad kurā vietā būs? Andrejs varētu kaut ko būvēt, tad nē, tur nepareizā vieta, tur neko nevar būvēt. Kur? Nezinu. Uz Dambja nevar, Andrejs salā nevar, vēl kaut kur nevar. Es šodien nodomāju, ka Rīgā un Latvijā ir tāda baigā laba stratēģija, ka tajā brīdī, kad ir runa par kādas vietas attīstību un ir liels interešu konflikts un neviens nevar saprast, ko tagad darīt un kur mēs iesim, tad vislabākais risinājums ir vienkārši fiksē ātri kaut ko nolemt un viss tā kā bez diskusijām vienkārši, tā kā davai maucam futbola stadionu Lucavsalā, tur kāpēc kādam kaut ko prasīt, vienkārši vajag fiks nolemt un viss notiek. Ļoti labi. Klucavsala Asaris 60. gados vinnēja konkursu, viņam bija tāds mega projekts tajā vietā, kārtīgs futbola stadions 40,000 un arī pārējās sporta halles. Ļoti jauka ideja, bet tagad mēs atkal redzam, parādās kāds aizdomīgs tāds tips, kas piedāvā varbūt uzbūvēt kaut ko, varbūt nē, Dievs viņa gal zina, kas tur iznāks, un līdz ar to, diemžēl, ir tādi mākoņiem peldoši projekti, un tā ir realitāte. Varbūt tieši tāpēc, ka mums trūkst tās teorētiskās sagatavotības un, ja tā var teikt, pieradumu pie teorijas. Jo var jau atcerēties zināmo, tas laikam bija Bertrands Rasels, kuram tas slavenais piemērs par to, vai jūs pieminējāt naivo realismu, kurā cilvēki dzīvo, tad pretstats naivajam realismam būtu tas Rasela piemērs, ja es pareizi atceros autoru par to, kā es varu zināt, ka krēsls, kurā es sēžu, man aiz muguras nepārvēršas par trusīti. Ja? Tas būtu tā kā izēja no naivā realisma, bet varbūt, ka tiek būvēts tā, kā Elīna teica, pēc tādas šnitas vai pēc tāda parauga, ja, ka, ja ir uzdevums vai pat ne problēma, bet iespēja kaut ko uzbūvēt, tad iespēja tiek pārvērst par problēmu, un problēma tiek atrisināta tā, ka tādā veidā, ka no tās tiek vaļā. Varbūt tas tieši tāpēc, ka nav tās kritiskās un arī teorētiskās vides, kur liek cilvēkam domāt un reflektēt, latviski sakot, un izvērtēt to, kas notiek apkārt un kas varētu būt citādi. Pilnīgi noteikti. Bez tam jūs sākāt runāt par postkoloniālismu.
Un arī šī tava jautājuma kontekstā mēs esam unikāla vieta, un mums ir savs raksturs un sava specifika un viss tā tālāk. Bet ļoti daudz labas domas jau ir izdomātas citur patiesībā. Un mēs varētu no šīm citur izdomātajām labajām domām ļoti daudz ko iemācīties. Un tas man liek domāt arī par tulkotu izdevumu nozīmi lokālajā tādā arhitektūras izdevniecības tirgū, kas ir liels ratums patiesībā, kad iztulko kādu tādu... Vienu grāmatu par pilsētbūvniecību pirms dažiem gadiem. Jā. Un tad Heterlija grāmatu, piemēram, iztulkoja, vai ne? Un es biju ļoti priecīga. Es it kā, tikko tur reklamēju to, ka mums jākonkurē ar tiem ārzemju mēdījiem un ka daudz lasa arī angliski, bet daudzi nelasa. Un dabūt to, teiksim, labāko no arhitektūras, kritikas teorijas vai domāšanas tajā Latvijas Jāņa Rozes grāmatplauktā, man liekas, iet tālu ceļu, lai no kaut kādu to domāšanas kultūru, sabiedriskās iesaistes kultūru un vispār arhitektūras nozīmes kultūru paceltu, kaut kādā tādā līmenī, kurš varbūt iet kopā ar mūsu kontekstu, jo ir lietas, kur mēs tiešām tālu atpaliekam, tajā pašā laikā mūsu sabiedrība kļūst ar vien aktīvāk un grib iesaistīties tajā vidas radīšanā, bet reizēm vajag kaut ko palasīt, nav jādomā no jauna. Tas būtu ieteicams, jā. Galu galā laikmetīgās mākslas centrs, viņš jau mazliet nosedz filozofijas funkciju ar to tulkojumu sēriju, kas ir Man liekas ļoti labi, kāpēc tad nevarētu, arhitekta savienība vai kas tādu tulkojumu sēriju palaist. Es domāju, ka, Cik lieliska doma varētu uztaisīt tādu Latvijas arhitektūras numuru, kur ir kaut kāda Goldberga tulkojuma, piemēram. Varētu, sanākt kopā tādu mazliet brainstorming, ar ko sākt, kādus darbus izdot, sastādīt sarakstu un kādu pirmo, kas tā kā, plašākai publikai patikt, kas aiziet un ko izpārdot. Teiksim, Benjamina, tas pirmais laikmatīgās mākslas centra izdevums, viss viņš jau nekur vairs nav. Iluminācijas vairs nav dabū. Fremptonu, kaut kādu tādu populāru kritiķu, kas ir lasa pasauli. Kaut kā radikālāk par Fremptonu. Kolāžu City vajag 70, kurš gads tas bija? Jā, kolāžu, jā, mums ir mode. Tur Velski, Feminist City. Jane Jacobs varētu iztulkot aiziet tā kā pa diedziņu. Jā, arī. Vajag pierakstīt. Varam, jā, jo mēs jau pamazām tuvojamies, jau ir jā, ja 5 man uz Meredītas Monks koncerti. Jā, lūk. Jā, bet ja ir jautājums no zāles, tad laipni lūdzam. Bet laikam kaut kā mikrofons ir jāiedod, lai. Es vienkārši atļaušos patvaļīgi iejaukties ar komentāru. Viss ir nepareizi, viss ir pavisam citādi. Nevis nepareizi, bet ka man liekas, mazliet katrs runā citam garām ar to, ka jautājums droši vien, tāpēc man ir sanācis, jā, es ceru, ka iznāks mums, ja tur tas podkāstu ieraksts, mēs tieši par šito pašu parunājām ar Mārtiņu, arī klausītavas podkāstā. Un es turpinu par to domāt, un viena lieta, ko es tagad arī no jums visiem dzirdu, ir īstenībā, ka labi tur teorija, kritika vēl kaut kas, bet ka mums nav mēdīja. Nav tā, ar ko vispār sākās, ja visa tā publicēšanās, ja jau kopš, Lutera laikiem, un tam līdzīgi, jā, ar domu apmaiņu, un tam katrs, es domāju par to, ja, ka vienu interesē Jāna Taurena viena lieta, Jāna Lēnieka cita, Elīna vēl kāda, ja, un katram nepaspēlēs līdzi, bet ka nav tās platformas vienas, ja, kas būtu diskusija telpa, ja, un no tā jau nevis teorija, nevis kritika, bet tieši tā doma apmaiņa. Elīna saka, mēs atpaliekam, ja tur kaut kādā kritiskā domāšanā, bet mums jau nav vietas, kur apmainīties ar tām domām. Lēnieka žurnāls, ja to arī nedara, ja, ka ne pat tādā formā, ka lasītāji jautā, ja, vai vēl kaut kā, bet, ka ir mums tā... raksta. Jā.
Mums neraksta. Ļoti reti kāds uzraksta. Neaicināts. Lūk, jā, un ka tas vienalga drukātais vai digitālais mēdījis, jā, ir platforma, kurā notiek šī doma apmaiņa, un ka tādas nav. Ko jūs katrs var par to piebilst? Man vienā brīdī likās, ka tu tā kā runā par telpu, ja? Vai par tādu fizisku. Kaut kādu fizisku mēdīju, kurā mēs varētu iet un apmainīties ar domām, un tad es atcerējos to, kā mēs tur gājām un mainījāmies ar savām domām, piemēram, tajā Mēda pop-up galerijā, ja? Bija jāiet katru nedēļu mainīties ar domām ar vieniem tiem pašiem arhitektiem, un es laikam tev piekritīšu, ka varbūt, kaut kāda, netelpiska platforma ir tas, ko mums vajag, lai mēs varētu mainīties ar domām, varbūt ne tieši tādā, reālajā laikā, bet ar apdomām. Jā, tieši tā, Es varu tikai piekrist, lūdzu, uztaisiet kādu. Sabiedrība jārunā par to, ko būvēt. Tagad būvēt to koncertu zāli, pārbūvēt to kongresu, ja tomēr ne, varbūt tomēr tos līdzekļus uzreiz iedot valsts aizsardzībai. Nevajag tagad nākošos gados ieguldīt dažus 100 miljonus šeit, ka varbūt tos vajag uz robežas kaut ko būvēt. Koncertu zāli uz robežas. Nē, to ir es saprotu, jā, tā bija provokācija. Protams. Jā. Kāpēc ne? Laba doma, ja akustisko izolāciju vajag, un tas arī kā cietokšķi sienas. Tas Irkam centrs Parīzē zem Stravinska laukuma, tur pāris stāvus liftus nobrauc, ideāla akustikas vēl, tur nelaiģi bulēs. Tā patvērs no uzbrukuma. Beverīnas Dziedonis, Indriķa Kronikas tā epizode par to, ka Igauniem vālas iz rokām šļuka, tagad ne Igauniem, bet citam kādam. Un, jā, negribas teikt to frāzi, banālo frāzi par arhitektūru kā sastingušu mūziku, jo tad kolēģi man metīs ar priekšmetiem un pareizi darīs, cik var vienu un to pašu atkārtot nemitīgi šo frāzi, es domāju, bet rēķinoties ar to, ka Meredits Monkas koncerts ir svarīga lieta, un es to svēta, un es to saku pilnīgi nopietni. Tāpēc es gribu teikt lielu paldies par līdzdalību sarunā. Visiem šodien mēs varam palikt uz vietas, joprojām garderoba tiek slēgta 7:00 reklāmas pauze, un turpināt sarunas formālā vai neformālā garā, kā mums tas liksies pašiem labi un vajadzīgi, bet liels paldies šīs dienas sarunas dalībniekiem. Jānim Tauranam, Jānim Lēniekam, Elīnai Lībētei, paldies Lindai Leitānei par organizatorisku un morālu atbalstu. Un paldies tehniķiem, kuri to visu iemūžinās digitālā un varbūt arī drukātā formātā. Izdrukāt vienmēr var pagaidām. Paldies tev par moderēšanu un paldies, ka jūs atnācāt uz mums paskatīties un paklausīties. Jā, podcasts noteikti būs. Es vēl šodien sarunājos ar mūsu skaņu režisoru, kurš ierakstīja 30. novembrī, 30. aprīlī tad podcastu Latvijas Nacionālās bibliotekas raidierakstu, kurā piedalījās Linda Leitāna un Vens Vīnbergs, un kurā mēs trietā runājām par ļoti līdzīgām tēmām, bet es aicinu patiešām sekot līdzi, tik līdz tas parādīsies, un šodien tika apstiprināts, ka viss ir štokos, latviski sakot, un ka ieraksts būs pieejams. Tad lūdzu sekojiet tam līdzi, jo kaut gan saruna bija par līdzīgām tēmām, kā mums šodien, tie rezultāti un atziņas bija arī atšķirīgas no tā, ko mēs dzirdējām šodien. Paldies, es aicinu visus 23. atnākt uz Arktūras muzeja atklāt izstādi Asaris un Pučiņš. 2 ģēniji, 2 pilsētas galvenie arti 20. gadsimtā. Paldies!